Šodien mēs par godu Lilu dzimšanas dienai pagatavosim vecmāmiņas kefīra ābolu pīrāgu, kur papildināsim ar sāļo karameli un putotu skābo krējumu. Šai receptei mums lieliski noderēs pīles, burvīgie, dažādie piena produkti. Pirmais solis būs pagatavot sāļo karameli. Kamēr cukurs kausējās, ieliesim katliņā saldo krējumu un arī liksim to sildīties. Kad cukurs ir izkusis, pievienojam saldo krējumu, bet to daram ļoti prātīgi. Un pakāpeniski pievienojam sviestu. Karamela mums ir gatava. Tagad mēs cepsim biskvītu. Un šo masu mēs saputosim vieglās, gaisīgās putās, bet nevajag pārputot. Lai biskvīts būtu sulīgāks, pievienosim kefīru un mazliet eļļas. Pārlejam mīklu kukas formā. Sagriežam ābolus plānākās šķēlītēs. Pārbērsim āboliem pāri mazliet cukura, vaniļas cukura un kanēļa. Kūku liekam cepties 180 grādos 50 līdz 60 minūtes. Pievienojām skābo krējumu, apmaisam visu un turpinam putot apmēram 5 minūtes. Liekam sākumā karameli, apmēram pusi no karameles un liekam krēmu. Mūsu kūka ir gandrīz pabeigta, bet tā ir jāieliek leduskapī vismaz uz 2 stundām, lai krēms sastingtu un lai garšas mazliet savilktos. Lai jums labi garšo!